Mēs nesen palaidām bitumu noņēmēju, un komentāros daudz bija rakstījuši, ka bitumu ņem nost ar acetonu, ar dīzeli, ar citām tautas metodēm. Un tad, lūk, šāds ir rezultāts, kad noņem bitumu ar acetonu. Diezgan bēdīgi. Tāpēc visiem, kas komentē, ka acetons, dīzelis vai citas tautas metodas arī noņem bitumu, šie risinājumi nav droši. Ja tu centies ietaupīt 10 eiro noņemot bitumu, it īpaši tagad aktīvajā ceļu remontu sezonā, kad tas pieķerās pie virsbūves, tad padomā divreiz, vai tiešām ir vērts riskēt pārkrāsot visu virsbūvi, ietaupot 10 eiro. Lai no virsbūves noņemtu bitumu un nesabojātu auto laku, gumijas un plasmasas detaļas, ir nepieciešams speciāls šķīdinātājs, kas to izdarīs droši, efektīvi un viegli noskalosies, neatstājot nekādas paliekas. Mums ir plēšs bitums, bitumena noņēmējs, perfekts auto kopšanas pēdējais solis reizes dažos mēnešos, lai noņemtu lipīgās ceļa atliekas, kas traucē hidrofobiem efektam un bloķē mašīnas spīdumu. Komplektā mēs esam iekļaujuši mikrošķiedru dvielīti un smidzinātāja ērtākai lietošanai, bet pēc izmantošanas uzglabā to ar oriģinālo bērnu drošo korķi.